Kā tu vari lepoties ar lielu aizņēmumu, ja tava ekonomika, atvainojies, ir pilnīgā pakaļā? Vili, katrā sarunā par Latvijas valsts parādu, kas jau sasniegs 21 miljārdu, skan atkal un atkal no jaunās vienotības tā atruna par to, ka salīdzinot ar citām valstīm, mūsu parāds ir mērens un labs, un mēs varam aizņemties vēl. Ko tu vari atbildēt šiem cilvēkiem? Ārprātīgi vienkārši. Vispirms ar skaitļiem. Tātad Lietuvas ekonomika šobrīd ir LT apmēram 80 miljardi eiro iekšzemes koprodukts. LV un EE katrai apmēram 40 miljardi. Tas nozīmē, ka Lietuvas ekonomika jau ir tik liela kā Latvijas un Igaunijas ekonomika kopā. Turpretī valdības parāds Igauniem ir apmēram 10 miljardi, Latvijas valdībai vairāk kā 20 miljardi. Lietuviešiem tur nerēķināsim cita. Tur vismaz bija jēga aizņemties, tāpēc, ka viņiem ir milzīgi izaugusi ekonomika. Ja? Bet salīdzinām Latviju un Igauniju. Latvijas skolotāja alga ir mīnus 500 eiro mazāka nekā Igaunijas skolotāja alga. Ja jau jūs tā aizņēmāties, un ja jums ir tik labi viss kārtībā, un citām valstīm ir vairāk, kāpēc mēs esam 27. vietā Eiropas Savienībā, pilnīgi gandrīz visos rādītājos, pēdējā vietā? Tas nozīmē ko? Kad zemnieks, lai lepotos, ka viņam ir lielāka raža nekā kaimiņiem, nopērk jaunu sejmašīnu, jaunu traktoru, jaunu kombainu, un viņam ir divreiz lielāka raža. Viņam ir kredīts, bet viņš vismaz ir iegūs ražu. Šeit ir otrādi. Mēs esam aizņēmušies divreiz vairāk nekā Igaunija, ražas nekādas. Ekonomiskā katastrofa vistīrākā. Un tāpēc atbilde ir ārprātīgi vienkārša. Pašlaik jau ir 21 miljārds plus 3,5 miljardi, kur lielās Dombrovskis aizņemšanās aizsardzībai, plus Rail Baltica. Pēc pāris gadiem būs 30 miljardi. Tas nozīmē procentu maksājums 1,5 miljardi vismaz gadā.